1000 gadu beigās ļaunie tiek augšām celti atpakaļ dzīvībā, un jaunā Jeruzalemes pilsēta nolaižas no debesīm uz zemi un atdusas tur, kur agrāk atradās Eļas kalns, un Sātans gatavojas pēdējai cīņai. Redzot, ka viņa priekšā stāv neskaitām miljoni ļauno cilvēku, un tā kā pēdējos 1000 gadus viņam nebija neviena, ko maldināt, viņš tagad ķeras pie pēdējās maldināšanas. Viņš viņus pārliecina, ka viņi var ieņemt pilsētu un ka viņu likumīgā vieta ir pilsētā. Ar savu eņģeļu un dižo kara vīru, ķēniņu, ģenerāļu un militāro vadoņu palīdzību, no kuriem daži nekad nav zaudējuši nevienā kaujā. Viņi sakārto ļaudis rindās un tie dodas gājienā uz pilsētu. Kad viņi tuvojas tuvāk, Jēzus pavēl aizvērt vārtus. Tad Jēzus parādās virs pilsētas tronī un to dēvē par lielo balto troņa tiesu. Vienīgo reizi visuma vēsturē visi, kas jebkad ir dzimuši, ir dzīvi tajā pašā laikā. Noziedznieki redz, kā viņu priekšā paiet viņu dzīves vēsture. Viņi redz iespēju nožēlot grēkus, ko viņi noraidīja, un redz, kāpēc viņi to neizdarīja. Tad viņi redz Jēzus dzīvi no tās sākuma līdz beigām, un viņi redz, cik dziļa ir viņa mīlestība pret viņiem. Tagad viņi redz, ka grēka alga nav cēla neatkarība, bet gan nāve. Skatoties, kā Jēzus tiek kronēts par ķēniņu, viņi izkliedz Atklāsmes 15. nodaļas 3. pantā ietvertajiem vārdiem. Lieli un brīnišķīgi ir tavi darbi, Kungs Dievs visvarenais. Ne tikai ļaunie atzīst, bet arī pats Sātans noliecas un atzīst pret viņu pasludinātā sprieduma taisnīgumu, piepildot Atklāsmes 15. nodaļas 4. panta vārdus. Kas tevi, Kungs, nebīsies? Sātana dumpīgais gars drīz vien atgriežas, un viņš izmisīgi cenšas panākt, lai ļaudis cīnās un ieņem pilsētu, taču tagad viņi redz, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Viņš ir zaudējis savu varu un pārākumu. Šajā brīdī no Dieva no debesīm nolaižas uguns un tos iznīcina, un zeme sadeg un grēcinieki tiek sadedzināti. Bībelē teikts, ka cilvēks pļaus to, ko sēj, un, lai gan visi tiek iznīcināti, daži cietīs ilgāk nekā citi, un pats Sātans šajā laikā cietīs visilgāk. Taisnie ir drošībā pilsētas iekšienē, un, kad grēks beidzot tiks iznīcināts, viņi kļūs liecinieki zemes atjaunošanai. Es varu iedomāties, kā viņi sēž uz pilsētas mūriem un dzird Jēzus vārdus, lai ir zāle un zaļš paklājs klāj zemi. Lai ir kalni, lai ir upes un strauti koki un puķis, un tās uzreiz parādās. Kad zeme ir atjaunota kā mierīga mājvieta visiem, kas tajā dzīvo, debesīs vairs nav sāpju. Jaunajā Jeruzalemē nav nakts, nav vajadzīgas sveces vai pat saules gaisma, jo gaisma nāk no paša Dieva. Nav vajadzīgs templis, jo Kungs, visvarenais Dievs, ir templis, un mēs varam uzturēt atklātu sadraudzību ar Tēvu un Dēlu. Iedomājieties, ka varat pavadīt dienas, nedēļas, mēnešus vai pat gadus vienatnē, Dieva klātbūtnē, un neviens nebūs greizsirdīgs, jo ir mūžība un vairāk nekā pietiekami daudz laika, lai ik viens varētu darīt to pašu. Lai mēs atdodam savas sirdis Jēzum šodien, nevis rīt, bet jau šodien, lai mēs varētu mūžīgi pavadīt mūžību kopā ar viņu mūžībā. Mēs arvien vairāk mācīsimies par Dievu un atklāsim arvien skaistākas atklāsmes par to, kas viņš ir. Tā kā mūsu zināšanas progresē, arī mūsu mīlestība, godbijība un laime tikai pieaugs, jo ilgāk mēs pavadīsim laiku debesīs. Lielā cīņa ir beigusies. Grēka un grēcinieku vairs nav. Visums ir tīrs, un visā radībā valda vienots harmonijas pulss. Viss, sākot no mazākā atoma līdz pat vislielākajai pasaulē, dzīvā un nedzīvā, savā neviltotā skaistumā un pilnīgā priekā apliecinās, ka Dievs ir mīlestība.
Paldies, ka sekojat mums šajā ceļojumā cauri grāmatai Lielā cīņa, jo pēdējo 42 nedēļu laikā mēs esam publicējuši pa vienam video par katru nodaļu. Ja jūs vēlaties studēt vairāk, tad dodieties uz mūsu tīmekļa vietni. Neatkarīgi no tā, vai tas ir jums personīgi, vai mazai grupai, vai Bībeles studiju grupai, vai baznīcas grupai, mums ir ilustrēta Lielā cīņa, kurā ir QR kodi, kas savieno katru nodaļu ar katru video. Katras nodaļas beigās ir diskusiju jautājumi. Ja vēlaties studēt vai pārdomāt vairāk, lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz www.linieģi.com.